Latvijas pakalnos ozoli deg, kā sarkani ugunskura. Apstājies mirkli zem tiem un paklusē, ja esi no ceļa guris, ja esi no ceļa guris. Šodien mums ir piemiņas brīdis, un tāpēc pieminēsim. Pieminēsim visus, gan tos, kuru nacionālā pašapziņa piedzima Pirmā pasaules kara laikā, latviešu strelmi. Pieminēsim tos, kas izcīnīja pirmo brīvības cīņu. Pieminēsim tos, kas veidoja Latvijas armiju un izcīnīja uzvaru šajās brīvības cīņās. Pieminēsim tos, kas pilnveidoja Latvijas armiju. Bet šodien, 70 gadus pēc tiem traģiskiem notikumiem, pieminēsim tos, kuriem virsnieka gods lika atņemt sev dzīvību, jo nespēja samierināties ar naidnieku neģēlībām. Lakstums sāk vēlo, zirgsnis gaisā paceļās. Nakts ir tumšā, nav neviena, šeit ir mūsu šķiršanās. Nakts ir tumšā, nav neviena, šeit ir mūsu šķiršanās. Un kad ausīs rīta plasma, runā tevis došos es. Kādreiz mani mīļais draudziņ, atceries, vēl atceries. Kādreiz mani mīļais draudziņ, atceries, vēl atceries. Atceries, kā toreiz abi mēs par laimi sapņojām. Atceries tās gaišās dienas, kad mēs laimēs ārojām. Atceries tās gaišās dienas, kad mēs laimēs ārojām. Šodien ir 70 gadi kopš to dienu notikumiem, un tieši šī apaļā skaitļa dēļ mēs pievēršam daudz lielāku uzmanību, kā mēs atceramies, saprotam un arī mēģinām izskaidrot to, kas notika ar Latvijas armiju 1941. gadā, to, kas notika Litenē. Un man personīgi Litenes vārds pirmoreiz nāca zināms, es vēl negāju skolā, kad radinieki atgriezās no Sibīrijas, no izsūtījuma. Ne tikai radinieki, bet arī viņa draugi tikās vakaros un mēģināja izsekot sev pazīstamu cilvēku likteņus. Un ik pa brīdim izskanēja tāds teikums, pēdējais redzēts aizbraucot uz Liteni. Un tur arī šī atmiņas stāsta beidzās. Un tāpēc ir man ļoti saprotams, ka vēl šobrīd nav skaidrs, kāds bija ļoti daudzu Latvijas armijas virsnieku liktenis. Ar to konkrētību, ko pēta gan vēsturnieki, gan arī novadnieki.
Un šodien es gribu teikt vēl vienu lietu. Esmu pārliecināts, ka mums šī ģimenes vēsture ir jāveido katram. Jo tas, ko pastāsta tā vecāki, vecvecāki, šajā ģimenē vecvecāki, ir tā vēstures bagāža, tas vēstures mantojums, ko mēs nesam visciešāk, ar vislielāko pārliecību tālāk jaunajām paudzēm. Un varbūt šajos atmiņu datumos ir vērts arī ieviest tradīciju ģimenēs pasēdēt un atcerēties. Neko vispārīgi, bet ļoti konkrēti. Savas dzimtes, likteņu stāstus no tiem laikiem. Un šodien es saku lielu paldies visiem, kas veido šo konferenci. Gan vēsturniekiem, gan novadu ļaudīm, gan litaniešiem. Jūs esat iesākuši šo tradīciju, tā ir jāturpina. Jāturpina pētīt, jāturpina zināt precīzus faktus, izprast, lai atcerētos. Jo Latvijas armija radās neatkarības cīņās par pirmo kauju. Un kopš tā brīža vienmēr ir bijis simboliski mūsu Latvijas drošība un arī gods. Un šis brīdis pirms 70 gadiem, kad reāli, fiziski, ļoti nežēlīgā un ciniskā veidā šis mūsu valsts gods un drošība tika iznīcināta, ir jāpatur cieņā un godā uz visiem laikiem. Un tāpēc es novēlēšu visiem turpināt šo darbu, gan savās ģimenēs, gan bruņotajos spēkos, gan vēsturnieku komisijā. Nobeigumā gribu teikt īstu informāciju par vēsturnieku komisiju, ko es atbalstīju starp Latviju un Krieviju. Ar kādu mērķi? Mūsu pusē tad arhīvi ir atvērti. Mūsu pusē ir arī vēsturnieki, kas ir gatavi šo darbu veikt. Krievijas pusē tik labi neveicās. Komisija tiek veidota, bet ļoti lēni. Bet mērķis ir viens – būt pacietīgiem un neatlaidīgiem. Līdz tam brīdim, kad tomēr šie arhīvi, kas mums ir slēgti, varbūt slēgās daudz atbildes tiem jautājumiem, par ko jūs šodien diskutējat, lēnām pavērsies. Jo cilvēki saprāts ņems virsroku par neprātu. Labais ņems virsroku par ļaunu. Un es ticu, ka mēs to pieredzēsim. Vai vismaz mūsu bērni to pieredzēs un nesīs tālāk. Vēlreiz paldies visiem par šo konferenci un lai Dievs svētī Latviju.